man patīk darīt. Ir cilvēkam patīk runāt, man patīk darīt. Pats galvenais ir savākt ļoti labu bērzu sulu. No svaigas bērzu sulas es taisu bērzu sulas vīnu, kas aizņem dažus mēnešus. Un tagad bērzu sulas vīns ir gatavs, es viņu pildu šampaņas pudelē, kur es pieliku klāt speciālo šampaņas raugu, kas viņu uzgāzēs. Bet uzgāzēs ļoti lēnā un pacietīgā procesā, kas aizņem gadu, pusotru. Un process ir beidzies, korķēju, līmē etiķeti un, principā, dzēriens ir gandrīz gatavs. Un lēnā garā var nonākt arī veikala plauktā. Bērzu pirkslots sēja 10 gadus, tad bija kāda pauzīt, un es atgriezos pie bērziem, bet citā veidā. Bet, tas man sniedz to brīvību. Un līdz ar to, es cenšos jebkurā gadījumā darīt to, kas man patīk, kas dara mani brīvu. Ir bijuši ļoti daudz veiksmes, neveiksmes. Es esmu apkopojis vispār savu ideju sarakstu. Man ir speciāls Excel fails, kur es pierakstu idejas. Tagad gan pēdējos gados tur nav neviena ideja ienākusi, kopš es ar bērzu sulām ņemos, bet agrāk tur bija gadā vismaz 2 idejas, ko es iedomājos, es varētu to darīt. Tad man ir tālāk fāze, es viņu noskaidroju, vai ir jēgas darīt, tad vai nu es viņu realizēju, vai nu es atmetu, un tad vai tā ideja izdzīvo, vai viņa neizdzīvo. Un es esmu tirgojis virtuļus, es esmu taisījis kafejnīcu, es esmu vedis keramzīti ar kuģiem no Beļģijas trakno gadu laikā, es esmu braucis uz Ķīnu skatīties bloku iekārtas, lai varētu ražot mājām blokus, tā kad nebija nekādu pieprasījumu. Bet, paldies Dievam, visas tās lietas nav realizējušos, jo savādāk tagad tas droši vien būtu jau 10 reizes bankrotējis. Bet pirkslots bija tas viens no tādiem ilgtermiņa darbiem, ko es esmu visvairāk darījis. Un, jo esmu strādājis ar algot, es esmu tirgojis mašīnas, es esmu tirgojis mākslinieku preču veikalā krāsas. Bērs, man liekas, tas ir tik tūs mums, tik ļoti gan emocionāli, gan fiziski labs dzēriens, kas mums ļoti, ļoti piestāv. Tā, kad es sāku arī savus pirkslotus iet, teicu, ko tu priekš kam pirksloti, re, kur ir bērns, mēs aiziesim un nogriezīsim paši sev tās slotas. Bet kaut kā veiklos ar cilvēkiem vajadzēja viņus pirkt, jo ne visi iet uz to mežu. Varbūt bišķi par ētu pat kādam šādam ieteikumam klaus, jo ir ļoti daudz idejas, kas man nav sanākuši, kaut gan teikuši sākumā, ka arī nesanāks. Bet es tomēr labāk izdaru un varbūt nožēloju, nekā neizdaru un tik un tā nožēloju. Līdz ar to. Bet tiem cilvēkiem, kas, piemēram, grib kaut ko uzsākt, es ieteiktu pat sākumā varbūt, ka mazāk klausīties tajos skeptiķos, klausīties savā iekšbalsī un atrast labāk tādus, kas viņiem palīdz drīzāk to ideju bīdīt, virzīt. Reiz tu teici, ka nesanāks, un reiz nesanāca ar viņiem aptuveni, gan arī tā priecīgi. Bet skeptiķi pārsvarā arī pa bērzu sulas vīnu, pa bērzu sulas putojušu vīnu, tā, kad viņi pagaršo, tā, ka viņi saprot, ka tur tomēr ir kaut kas iekšā, ka tas nav vienkārši ūdens saraudzēts ar kaut ko, jo liela daļa pat īstenībā domā, ka es viņus mānu, muļķoju, jo viņi domā, ka es esmu ielējis parastu vīnu tur, bet es saku, nē, tas ir no bērzu sulām. Un tagad cilvēki redz, kā es to stāstu, ka es zinu visas nianses, tad viņi tam notic un viņi kļūst par labiem klientiem. Iesaistās man sieva, 3 bērni, un bērniem jau es mācu. Viņi man nāk etiķetes līmē virsū vai kādas pudeles pamazgā. Protams, tas nav tā, ka es viņus izverdzinu vai izkalpinu, bet lai viņiem tas sagādā baudu. Un ir reizes pāris, ka mēs visi kopā strādājam, bērni tik laimīgi, ka mēs kaut ko kopā darām un forši, un beigās mums būs vēl ģimenē varbūt nauda par to. Tā ir tā bauda. Es nezinu, vai es to iemācu. Es ceru, ka viņi to paši iemācīsies, jo man liekas, bērni vispār nav jāmāc, nav jāaudzina, viņiem ir jāaug pašiem, viņiem jāstāsta piemēri. Protams, kaut kādu virzītāju spēku vai kaut kādu straumu viņiem vajag, bet lai viņi vairāk to saprot, ka tas ir no viņiem atkarīgs.
tas apstiprina to, ka, jā, es eju tur, kur citi cilvēki arī līdzīgi domā, bet varbūt neuzdrošinās, bet, jā, viņi novērtē to, ko es daru. Un jā, Mārtiņš Rītiņš šī gadījumā ir tas mans iedvesmotājs, no kā es ļoti esmu iedvesmojies. Es domāju, ļoti daudz saimniecības un visādi zemnieki un cilvēki ir iedvesmojušies no viņa, jo viņa tā enerģija pietiek, lai no tā uzlādētos. Un, ja kaut kas nesanāk, pasaka Dievs, nevajag par to gausties, es to metu projām, es to uztveru kā tādu universitāti kā akadēmiju. Nesanāc, fine, tā ir mana maksas izglītība. Es eju tālāk. Es negremdējos savos zaudējumos, negremdējos savās atmiņās, es labāk koncentrējos uz to, kas man sagaida, nekā žēlojos par to, kas man nav bijis vai ir nesanācis. Cilvēks iedvesmo, tas ir tiešām tas, ko man patīk ļoti darīt, jo cilvēki ir, kas, jā, aizraujās, un ja es kādas kaut vienu iedvesmojas, tā ir ļoti liela laime. Jo mēs vairāk radīsim cilvēkos vēlmi kaut ko darīt, kaut ko mainīt, jo visiem pārējiem kļūst daudz labāk, jo tomēr bagāts kaimiņš ir daudz labāks kaimiņš nekā nabags kaimiņš. Tur ir tas grūtākais, ka cits jau nevis atpūšās vai sabrūk, bet, kurš jau piekūst pie pirmās neizdevības. Cits varbūt apstājās pie 5. bet varbūt jāaiziet līdz 10., 11. un tikai 12. vai 15. reizē sanāks, bet tas ir jādara, jāiet un droši vien, ka jāriskē vai sevi jāpārbauda, jo, varbūt, gadu kartupeļi ir jāpēd, bet pēc tam tu būsi uz zaļa zara, bet ja tu gribēsi tiešām uzreiz jau to zaļo zaru līdz tā ar viņam nenonāks, un līdz ar to es domāju, ka cilvēkiem jāskatās ir tas mērķis, viņam ir jākonkretizē, jāformalizē, jāmaterializē tā sava ideja. Un es domāju, ka katru, kurš kaut ko uzdrošinās, es domāju, tas mērķis viņu noteikti gaida.